Nav tā, ka mēs atnākam, paskatāmies uz māju, no ārpuses tādi, es šo ņemu. Taču uzņēmuma iegūms par to ir 50 000 eiro vienā mēnesī. Jaunākais iPhones maksā 1500 eiro, tur nav divas reizes jādomā, man vajag jaunāko un es esmu gatavs pirkt. Bet, čau, Raivis šeit, un šodien mēs parunāsim par tādu lietu, kas ir lielo darījumu pārdošana, jeb angļu valodā tā saucās high ticket sales, un ar dažiem izrietošiem jautājumiem, izējot no high ticket sales, jeb lielo darījumu pārdošanas, kā tad veidojas cena šim pakalpojumam un kā potenciāli tu vari savu pakalpojumu vai konsultāciju biznesu vai coachinga biznesu nopakot tā, lai arī tu varētu nevis iekasēt 50 un 100 eiro, bet kaut kādā tādā lielākā iepakotā produktā arī iekasēt vairākus tūkstošus eiro. Kādi ir plusi un kādi ir mīnusi, ja tu pārdod tieši šādi? Kā tad īsti pārdot un noslēgt darījumu, ja tā nav konsultācija par 100 eiro, bet tas ir bišķiņ ilgāks darbs un tas maksā vairākus tūkstošus eiro. Un ja tev šāds bizness jau ir, tad jautājums, kad man ir jāceļ cena un kā tieši man to darīt, kas ir tie indikātori, kā to darīt. Un beigās, ja gadījumā tev ir konsultācija un vai coachinga bizness un tev neizdodas, uzreiz iekasēt, ja saņem to naudas daudzumu, no visa tā darījuma vērtības, un tu gribi, lai tev vairāk naudas ienāk uzņēmumā uzreiz, tad izstāstīšu vismaz 3 metodes, ar kuru palīdzību tu varēsi to veiksmīgi izdarīt. Aiziet! Tātad, kas ir lielo darījumu pārdošana, un manā skatījumā definīcija ir diezgan vienkārša. Ja tavs pakalpojums, runāsim par Latviju, maksā sākot no 800 eiro un uz augšu, tad visticamākais, ka tu esi lielo darījumu segmentā, kur tu vēlies noslēgt darījumu, un cilvēkam, lai pieņemtu lēmumu, lai viņš sadarbotos, ir noteikti jārunā ar kādu, jo bieži vien produkts, kurš maksā 800 eiro vai 2000, ir diezgan grūti vienkārši pašam ienākt mājaslapā un pieņemt lēmumu, ka man tas ir jāizdara, it sevišķi, ja tas ir kaut kas jauns. Es saprotu, ja tu iegādājies tādu lietu kā datoru, portīvo datoru, telefonu, tur viss ir skaidrs, jaunākais iPhones maksā 1500 eiro, tur nav divas reizes jādomā, man vajag jaunāko un es esmu gatavs pirkt. Bet par tādām lietām kā auto, kā jahta, māja, mastermind pasākumi, vai arī pasākumu biļetes, kas ir dārgs, un coachings, mentorings, tāds ilglaicīgs. Visi tie ir lielie darījumi. Un visi mazie darījumi, kas ir webinārs, kas ir kaut kāds PDF materiāls, kas ir viena konsultācija, 1 uz 1. Visi tie ir mazie darījumi, un nevienmēr ir vajadzīga tā kā cilvēka iesaiste šajā procesā, lai tu varētu noslēgt tā kā darījumu. Tiklīdz šī cena iet uz augšu un ir lielāka, tur ir nepieciešams cilvēks, kurš tad arī var sarunu ceļā arī izstāstīt, kāpēc potenciālajiem pircējiem vajadzētu būt interesanti vispār skatīties šī produktu vai pakalpojumu virzienā. Nākamais jautājums lielo darījumu pārdošanai ir tāds, cik tad man īsti pārdot savu produktu. Es uz doto brīdi esmu coach konsultants un es uz doto brīdi pārdodu savas sesijas. Visticamākais tie ir 20 eiro, 50 eiro, varbūt 100 eiro, varbūt arī 200 eiro. Un kā tad man īsti saprast, vai es vispār varu, un, protams, ka man gribētos, kāpēc, lai es nepārdotu par 1000 to, ko es tagad pārdodu daudz lētāk. Un šeit man ir tāds viens labs stāsts, pieņemsim aizējot pie zobārsta, tur zobārsts tur padarbojās ar jums kaut kādu laiku un piestāda rēķinu. Un tad jautājums tev, vai, tu labprāt maksātu zobārstam par vienas un tās pašas problēmas atrisināšanu. Kas tev ir komfortablāk? Vienu to pašu problēmu atrisināt 5 stundu garumā, kur tu maksā 100 eiro par stundu, izklausās loģiski 500 eiro un viss kārtībā. Un varbūt ir zobārsts, kas to pašu var izdarīt par 30 minūtēm vai varbūt pa stundu un tu samaksātu tikpat vai bišķi mazāk. Visticamākais, kad ja tu nezinātu, ka ir zobārsts, kas to dara 5 stundas,
tevi varbūt bišķi sabiedēt tā kā šī cena. Bet ja tu zinātu, kad ir divas šādas pasaules, tu noteikti izvēlētos tādu veidu, kurš aizņemtu mazāk laiku, lai atrisinātu savu problēmu. Un no šejienes es gribu tā kā izstāstīt divus variantus. Protams, ir daudz dažādas teorijas, kā var cenot savus produktus, bet ir divi veidi. Jā, tad viens ir tāds vecais veids, kur mēs vienkārši iztēlosimies, kad es esmu pārdošanas treneris, un es vienkārši nodefinēju kaut kādu savu stundas vērtību, cik tad es potenciāli varu nopelnīt vai pelnīju. Pieņemsim, lai vienkārši vieglāk rēķināt, jā, tad es paņemu tur, iztēlosimies, ka es gribu pelnīt 1600 eiro mēnesī. Jā, tad 1600 eiro mēnesī tās ir tā kā tad 10 eiro par vienu stundu, jā, mums mēnesī ir 160 stundas. Un tad mēs nodefinējam to, ka viena stunda mana laika maksā 10 eiro. Jā. Protams, tagad es neieslīgšu tur nodokļos un vēl tur kaut kādās lietās par to, cik tur vēl jāuzliek pa virsu, lai tā kā tos 10 eiro vispār varētu saņemt. Un tad izejot no tā, mēs varam mērīt visu tā kā šādā skalā. Tā tad, ja man ir jāizbrauc tur pie klienta un jānovada viņiem, pieņemsim, pārdošanas treniņš, kas būs stundu garš, tad man vajadzēs 1 stundu, lai sagatavoties, 1 stundu, lai izdarītu kādus mājas darbus, aizbraukt līdz viņiem, vēl par degvielu samaksāt, un beigās tur viss nostājās uz 50 eiro. Jā, tātad, un, protams, kad tas ir viens no variantiem, un tas ir vecais veids, kā to visu prečot. Un, starp citu, arī YouTube'ā ir viens vīrietis, kurš pasūta brendu somas, un viņš viņas izjauc pa detaļām, novērtē, kāda tur ir āda šajā konkrētajā somā, kādas ir tā rāvējas slēdzēja salikt un visas pārējās furnitūras lietas. Un tad vienkārši konkrēti nosauc, kad pieņemsim, šī soma maksā 2000, bet lai viņu saražot, tas izmaksā, nezinu, tur 400 eiro. Jā? Tad tāda ir šī somas vērtība. Un par ko tad mēs maksājam tajā brīdī, kad nopērkam to somu? Te varētu izvērsties diezgan liela diskusija par to, ka tur ir status, jā, tad tu maksā brandam un tā tālāk, jā. Bet es gribu piedāvāt to otru risinājumu. Jā. Tad it kā divi vienādi produkti, bet tas tad lielo darījumu pārdošanas kontekstā. Ja es zinu, kad mans pārdošanas seminārs iztēlosimies, jā, protams, kad viens pārdošanas seminārs stundas uzruna visticamākais, kad nevar nekādu lielas izmaiņas uzņēmumā veikt, bet pieņemsim, ka ar šī palīdzību uzņēmums iemācīsies palielināt savu noslēgto darījumu skaitu par 5%. Kas ir varbūt daudz, varbūt maz, tur viss ir atkarīgs no daudzām lietām. Un tādos piedāvājumos, kur mēs runājam par to, ka šī investīcija atgriezīsies, jā, angļu tāds vārds ROI, Return of Investment, tātad investīcijas atgriešanās, jā, tad tur sareiķināt ir diezgan vienkārši. Kā tad tas notiek? Jā? Ja es atbraucu uz pārdošanas nodaļu, jā, tad kurā strādā, pieņemsim, tur 5 cilvēki. Jā. Šie 5 cilvēki katru visu veselu mēnesi veic izējošos zvanus, veic kaut kādas pārdošanas darbības, un viņu esošais darījumu noslēgšanas procents ir 10%. Ja, tātad viņi tur, nezinu, katrs tiekās tur 20 reizes ar jauniem klientiem un dabū katrs sev pa 2 jauniem klientiem. Un uzņēmumam tas atnes jaunu naudu, vieglākai rēķināšanai, pieņemsim 100 000 eiro. Ja, tātad. Un ja es ar savu pārdošanas semināru varu palīdzēt viņiem palielināt šo darījumu noslēgšanu no 15% no 10 uz 15, es atvainojos, taču uzņēmuma iegūms par to ir 50 000 eiro vienā mēnesī. Gada laikā tie ir 600 000. 10 gadu laikā, ja, tie ir 6 miljoni. Ja? Vai pēc 10 gadiem šīs tehnikas strādās un tas nesīs kaut kādu rezultātu, to mēs nezinām. Un šajā brīdī jautājums jums, skatītāji, kas skatās šo video, tad, ja mans seminārs var atnest šādu jēgu, jūs teiksiet, gan jau, ka kaut ko var, tad šeit vairāk vajag, lai maksāt. Tad kāda būs godīga cena? Un izejot no vērtības, ko iegūs šis uzņēmums, un ja to vērtību tiešām var piegādāt, iztēlosimies, ka tā ir burvju nūņa, kur ierodās Raivis ar zizli
uztaisa abrakadabra, un tiešām tas tā strādā. Jautājums tev uzņēmēji, ja tu skaties šo video, cik no 50 000 eiro tu būtu gatavs samaksāt jau no pirmā mēneša peļņas, lai tavs uzņēmums turpmākos gadu, varbūt 2, varbūt 10, pelnītu ar šīm tehnikām jau par 50 000 vairāk un varbūt vēl un vēl vairāk. Ja man uzdot tādu jautājumu, es teiktu, vispār easy, puse uz pusi 25 000 samaksāšu. Ja? Bet, protams, nākamais solis ir pārdošana, un kā tad mēs varam pierādīt, ka tas tiešām notiks. Vai arī, ja tev ir superīgs pakalpojums, kur tu vari vienoties un noslēgt līgumu, kad, hei, es no sākuma izdarīšu, un tad no rezultātiem jūs maksāsiet, tad tas ir arī veids, kā iegūt ļoti daudz klientus un ļoti labas komisijas arī sev. Un tāpēc tas ir tāds modelis, pēc kura vadīties un saprast, kā tad veidojas samaksa, kā tu vari veidot samaksu par savām konsultācijām un pakalpojumu biznesā. Ko darīt, ja jūs nepārdodat lietu, kas ir, no kuras nāk atpakaļ investīcija. Ja? Tad cilvēks neiegūst tieši naudu no tā. Pieņemsim, ka jūs esat attiecību coach, ja? Attiecību coachingu nodarbojaties. Un tad, ar ko tad jūs palīdzat? Tā, skatoties no augšas klientam potenciāli. Vai jūs palīdzat iegūt jaunas attiecības, ja? Vai arī pārtraukt kā pareizi pateikt, nesekmīgas, jā, tad toksiskas attiecības, vai arī uzturēt, jā, tad uzturēt šīs attiecības. Un tad noteikti ir jāpadomā, izvēloties jaunu segmentu, jā, tad, ja kāds cilvēks grib iegūt šīs jaunās attiecības, saprotot to, kas ir tieši šie cilvēki, kuriem mēs varam palīdzēt iegūt šīs attiecības. Un ja tie ir cilvēki savos brieduma gados, tūlīt noteikti kāds uzrakstīs komentārā, kad es nepareizi saucu tos gadus, bet iztēlosimies, ka tie ir 30 līdz 45 gadi sievietes un vīrieši, kuri vēl nav atraduši savu otro pusi, un viņi jūtās nepiepildīti, jā, savā būtībā, ka viņi dzīvo vieni. Jā, tad viņi ir nepiepildīti, viņiem nevar būt, bērni var būt, bet nevar būt ģimenē, tur dzemdēti bērni. Jā, un ir visas šīs lietas, kuras potenciāli cilvēki grib, tāpēc, ka viņiem nav attiecības. Un šeit ir drusku grūtāk noteikt šo cenu, bet saprotot to auditoriju, ar kuru jūs strādājat, un caur sarunām ar jūsu klientiem, un jūs arī pats uzdodat arī sev jautājumu, varat paprasīt, cik tad es būtu gatavs investēt, pieņemsim, lai man būtu forša sieva, man būtu no kuras man būtu bērni, ar kuru es varētu pavadīt savu dzīvi līdz vecumdienām, priecīgs un vienmēr zināt, ka man kāds būs blakus. Jā, un pat ja es iegūstu savu partneri uz dzīvi, nezinu, tur uz gadu vai varbūt uz 10, vienkārši parēķināsim uz 10. Ja? 10 gadi, ja, tad kopā 120 mēneši, un 120 mēneši līdz 365, man liekas, es tur rēķināju, bet nav svarīgi, tur bija 4000, kaut kas bija 4000 pāri. Un ja kāds reāli ar savu pakalpojumu var iesaistīties un palīdzēt, nezinu, īsi vai efektīvi atrast to cilvēku, kuru es mīlēšu ļoti, ļoti, un ar kuru man tiešām viss izdosies, lai gan tas tādas utopiskas lietas tagad runāja. Bet vai es būtu gatavs maksāt 1 eiro dienā, lai es atrastu cilvēku, savu sirds mīļo cilvēku, ar kuru es varētu dibināt ģimeni 10 gadu garumā? Vai tu būtu gatavs maksāt 1 eiro dienā? Es būtu gatavs maksāt. Un no turienes arī iespējams arī var izveidoties šī cena, varbūt var rēķināt kaut kādus gada skaitļus, varbūt var kaut kādā veidā naudā pārvērst laimes sajūtu, jā, tad vai arī sliktā sajūtu neesamību, un tad mēģināt saprast to, cik cilvēks iztērē naudu varbūt kaut kādās citās lietās, alkoholā, narkotikās, nezinu, tur azartspēlēs vai vēl kaut kamā, kur viņš tagad dara, lai vienkārši nepiedalīt, lai slēpties un mēģināt kaut kādā veidā atsvērt
kaut kādu citu lietu neesamību. Un nedaudz iedziļinoties šajā visā procesā, var izveidot cenu, ko es noteikti neieteiktu darīt, noteikti neieteiktu domāt pēc parametra. Nu visi dara šitā, 30 eiro stundā, nu ko tad es? Es darīšu tā kā visi. Darīšu tā kā visi, visticamākais tad arī rezultāts būs tieši tāds pats kā visiem pārējiem. Kādi tad ir plusi un mīnusi, ja tomēr tu esi lielo darījumu pārdošanā un tavs pakalpojums maksā dārgi? Un ko tad darīt? Kādi mums ir plusi un kādi mums ir mīnusi? Nu, ko izrunāsim no sākuma mīnusus un ar ko tev noteikti vajadzēs sastapties. Un kā pirmā lieta, tas noteikti būs tavs paša prātiņš, un tas, ka tu neticēsi, visticamākais, ka to var izdarīt, ja vien tu neesi tāds cilvēks, kurš kaut ko iedomājās un vienkārši dara, un viņam izdodās, un tic visam pēc kārtas. Ja? Ļoti maz tādus cilvēkus pazīstu. Esmu redzējis desmitiem un pat simtiem pārdevēju, un katru reizi, kā iet runa par kaut kādu cenas palielināšanu, paaugstināšanu vai kaut ko tirgot dārgāk, mums uzreiz iestājās bloks, jo mums pašiem bija komfortabli pirms tam pārdot produktu vai pakalpojumu par to cenu, kas bija. Un tā ticība neatnāk uzreiz, un ļoti maz pārdevējs, varbūt uz vienas rokas pirkstu saskaitāmus, es esmu redzējis, kurš var pateikt, mēs tirgojam pa tik, tagad sāksim tirgot pa šitik, easy game, vienkārši es tagad to izdarīšu. Visticamākais, tāds būs pakāpenisks ceļš, kurā tu iesi vienkārši, un tu no sākuma prasīsi 100 eiro par konsultāciju, pēc tam 200, pēc tam tu saņemsies, pēc tam tu tāds, es 500 varu, varbūt arī 800, jā, un tā ir tāda kāpnīte, jā, tad ar kuru tu ej. Un sev ir jāpārkāpj, bet, ja tu esi noskatījies iepriekšējo sadaļu, bišķiņ pirms 5-10 minūtēm redzēju šo video, mans ieteikums tev uzreiz būt šeit un domāt no šīs pozīcijas. Tātad pirmkārt ir jāstrādā ar savu prātu un galvu, lai tu vispār noticētu, ka tas ir tā vērts, un vēlreiz, un bieži vien jāuzdod sev jautājums, atkal, ja esmu attiecību coach, cik tad maksā? Cilvēka labklājība, prieks, tas, ka viņam ir ģimene, partneris un kā mainās viņa dzīve tad, ja viņam tas viss ir. Ja? Vai tas ir tā vērts, vai tas ir vērts 800 eiro? Vai tas ir vērts gada laikā, 3 eiro dienā maksāt par to, nedzert varbūt Circle K kafiju, bet būt ar mīļoto cilvēku? Nu, noteikti, kad ir. Nākamā lieta no mīnusiem tādiem, kas uzreiz nāk prātā, protams, ir tas, ka jums ir jāsaprot, ar kādu klientu jūs strādājat. Kas ir jūsu klients? Un tas ir ļoti svarīgi. Kāpēc? Jo saprotot to, kas ir jūsu klients, jūs varat saprast, cik procentuāli un proporcionāli šis naudas daudzums, ko jūs gribat no šī cilvēka prasīt par šo pakalpojumu, ir priekš viņa. Ja, un es iedošu 2 piemērus. Ja, pirmais piemērs ir mazu bērnu mammas, ja, kas ir dekrētā, un jau, 5 gadus vai lielāku laiku vienkārši ir dekrētā. Ja, viņu vīri tur nav miljonāri, ja, un, diemžēl, vienkārši finansiālās iespējas, visticamākais, nekas pret sievietēm dekrētā, bet visticamākais šīs finansiālās iespējas, ņemot vērā to, kad viens no ģimenes naudas ienesējiem uz doto brīdi ir patentāts atvaļinājumā, loģiski, kad ir nokritušies ģimenes ienākumi. Ja, un, ja šie ienākumi ir nokritušies, tad visticamākais tā daļa potenciālā, ja, no visa tā pīrāga, kas ir ģimenē, ja, tad viņa ir ļoti maza, uz kuru jūs teorētiski varat pretendēt. Un ja ģimenes ienākumi kopējie mēnesī varbūt ir 2000 eiro, ja, un šī ģimene gada laikā ir atlikusi tur varbūt pa 100-200 eiro, tad jūs pretendējat iespējams uz 100% ar saviem 800 eiro, ja, tad uz 100% iekrājumiem visam šim cilvēkam. Un tad jūs padomājat, ja jūs pretendējat uz tik lielu kumosu no cilvēka iekrājumiem un vispār esošās naudas vai naudas apretes, tā ir vesela alga. Ja, kādam ir jābūt jūsu piedāvājumam un cik
rožainam šim solījumam ir jābūt un ticamam, ja, tad, kad tas varētu notikt, vai arī kādā tad situācijā ir jābūt šim cilvēkam, lai viņš tiešām saprastu, nu, ka tālāk bez tā nevar izdarīt un man obligāti tas jāpērk. Šajā pašā variantā ar šiem pašiem 800 eiro es jums iedošu piemēru ar uzņēmumu, ja, to pašu iepriekš minēto, ja, kur pārdevēji ienes šos 100 000 mēnesī. Kas priekš viņiem būtu 800 eiro, lai tie ir pat 8000 eiro? Ja? Tā ir maza daļa no visa, tie ir tikai 8%. Ja? Varbūt skatoties kā mēra, bet tas noteikti nav 100 000. Un viņiem noteikti investēt šo naudu būs vieglāk. Vienīgā atšķirība, kad visticamākais jūs nebūsiet pirmais, jūsu pakalpojums nebūs unikāls, un jums būs arī konkurence, kur būs jāsacīkstās. Un tagad parunāsim par plusiem. Kas tad ir plusi? Un tiklīdz, un kas ir vislielākais pluss, manuprāt, kad tu vari strādāt ar mazāku cilvēku skaitu. Ja? Kāpēc? Tāpēc, ka ja tev ir mazāk cilvēki, tu vari iespējams, ja tas atkal ir tas veids, kā tu piegādā savu produktu, iespējams, tu vari kvalitatīvāk piegādāt savu pakalpojumu. Tu vari vairāk iedziļināties, ja? Tātad, un tavi klienti var sasniegt labākus rezultātus. Ja? Tātad, mazāk cilvēki, mazāk stresa par to, ka kāds nav saņēmis to, kas viņam ir solīts, un iespējams labāki rezultāti. Un, ja tomēr tavs pakalpojums maksā nevis 50 eiro, bet, 500, tad arī tev parādās jaunas iespējas, jo tad, kad uzņēmums dzīvo nevis no mēneša uz mēnesi, bet viņam sāk uzkrāties kaut kāda nauda, tu vari sākt investēt reklāmā, tu vari investēt uzņēmuma attīstībā, tu vari piesaistīt darbiniekus un darīt visu un visādas lietas, kas tev tik neienāk prātā, lai attīstītu savu uzņēmumu, jo bez naudas uzņēmumā visiem ir skaidrs, kas tālāk notiek. Ja, tad šie ir tādi, manuprāt, virspusēji redzamākie plusi un mīnusi. Un ja gadījumā es kaut ko esmu aizmirsis pateikt, tad noteikti ierakstīs arī šeit. Ja līdz šim es jau esmu tevi pārliecinājis, ja, kad lielie darījumi ir tas ceļš, kuru jāiet un kuru iespējams vajag apsvērt, tad vēl viena no svarīgajām lietām, par ko noteikti ir jāpadomā, ir kā tad arī finālā pārdot. Ja, kā pārdot šo pakalpojumu beigās, lai viņu kāds arī nopirktu, ja? Jo pirms tam iespējams tu pārdevi konsultācijas, webinārus, tur kaut kādus PDF-us radīji, un cilvēki vienkārši pirka, tāpēc, ka kas tad ir 49 eiro? Vēlreiz atkal, tā var būt liela, kādam tā ir liela nauda, kādam tā ir maza nauda, ja? Un ir cilvēki, kas vienkārši ir gatavi, redzot vienkārši aprakstu, izlasot kaut ko internetā, ir gatavi šādu naudu investēt. Un tad lielais jautājums, ja tomēr es gribu pārdot, tad, ja atceraties no video sākuma, kādam ir tad jāveic tā kā šī pārdošana. Ar kaut cilvēks gribēs pakonsultēties. Ja? Nav tā, ka mēs atnākam, paskatāmies uz māju, no ārpuses tādi, es šo ņemu, ja? Nevienu nerunājot, vienkārši lecu iekšā. Varbūt to arī es tā izdarīšu, bet es noteikti tā nedarītu. Un tad ir jāsaprot, kurš ir šis cilvēks, kurš pārdos šo pakalpojumu un kā tiks radīta aiza. Ja? Tas ir latviešu vārds, angļu valodā pierakstīšu gaps. Ja? Mums ir jārada šī aiza starp to punktu, kur mūsu klients ir tagad un kur viņš vēlās nokļūt. Ja, jo bez šīm divām lietām visticamākais, kad jūsu pakalpojumu cilvēks nepirks, jo cilvēks meklē visbiežāk savu problēmu kaut kādu atrisinājumu. Un, lai veiksmīgi šos darījumus varētu noslēgt, ir jāsaprot dažas fundamentālas lietas. Mums ir jāsaprot, kur klients ir tagad un kāpēc viņš vēlās mainīties. Ja, kas ir tā lieta, kas uz doto brīdi viņam traucē tagad? Kāpēc un kāpēc tagad? Ja,
šīs ir lietas, kas palīdzēs jums saprast, vai klients vispār, es nepierakstīju tagad, jā, tātad mums flomāsteris jau neraksta gandrīz vai, tātad kāpēc tagad ir šis svarīgais brīdis, kad vajadzētu pieņemt lēmumu un virzīties uz priekšu, un kas ir tās virspusējās motivācijas un dziļās motivācijas, lai potenciāli spērt to soli. Un saprast, kā tad šis jūsu potenciālais klients redz šo pasauli ar savām acīm šajā konkrētajā esošajā brīdī, un kāpēc viņam tas liekas slikti vai nepieņemi, un kāpēc viņš to grib mainīt. Ja, un tad mums ir B punkts, tas tā vēlumā, ja, tā sapņu zeme vai sapņu vieta, kur mēs gribam nokļūt. Ja. Sapņu zeme. Ja, tātad. Un šeit arī mēs runājam par to, par mērķiem, kur tu vēlies nokļūt, kāpēc tu tur vēlies, kāpēc tev tas ir svarīgi. Ja, tātad. Kas vēl? Vai tas ietekmēs kādu citu, iespējams arī tavu ģimeni, vai kādu citu tas ietekmēs. Ja, tad mēs runājam par to sapņu vietu. Ja, un tad mums noteikti ir jāiekļaut tādas lietas kā sekas. Ja, un jāmēģina saprast, kādas tad būs tās sekas, ja pieņemsim es neiegādāšos jaunu mašīnu tuvākajā laikā. Ja? Varbūt es zaudēšu darbu, varbūt es nevarēšu iegūt darbu, ja es neiegūšu jaunas attiecības. Kas tad? Varbūt nekas arī. Es vienkārši turpināšu dzīvot tālāk, un viss būs kārtībā, un kaut kā izdomāšu. Un tad, ja atbilde būs tāda, precīzi tā, kā es tagad pateicu, visticamākais, ļoti iespējams, ka arī darījums nenotiks, jo jūsu potenciālais cilvēks, ar ko jūs runājat, klients, iespējams nemaz nav ieinteresēts arī izcināt šo lietu. Un tāpēc ir jāsaprot, kāds ir šis, kas ir šeit pa vidu. Ja, tad, kur mēs esam tagad, kur potenciāli klients grib nokļūt un kāpēc viņam tas ir svarīgi un kāpēc to svarīgi ir izdarīt tagad. Un izrunājot šīs lietas, gan klients pats sev atgādinās iemeslus, kāpēc viņam tas ir jādara, gan arī darījuma noslēgšanas beigās būs daudz vieglāk atgādināt, kāpēc tad vispār mēs esam šeit savākušies un runājam par darījuma noslēgšanu un kāpēc mēs tagad ceļam augšā tādu lietu, ka es par to vienkārši padomāšu un tad atgriezīšos pie tevis. Ja esi noskatījies video tik tālu, tad visticamākais tevi interesē un tu jau pārdod un slēdz lielos darījumus savam pakalpojumam. Kā tad es varu pacelt cenu un vispār kurš ir tas brīdis un kas man signalizēs par to, kad vispār man šī cena ir jāpaceļ. Un šo es noteikti neesmu izdomājis pats, bet šo mēs esam aizgūši no cilvēkiem, kas pelna vairākus miljonus mēnesī ar konsultāciju, biznesu un coachingu. Un tur ir diezgan vienkārša formula. Tātad tie ir 60% no darījuma iekasētās naudas. Ja, ja jūs spējat no sava darījuma iekasēt virs 60% vidēji uz visiem maksājumiem mēnesī uz priekšu naudu, vairāk nekā 60% vai 60%, tad visticamākais jums šī pakalpojuma cena ir jāsāk palielināt. Un te es iedošu vienkārši piemēru. Ja, ja man ir 1000 eiro pakalpojuma cena, man ir klienti, kas samaksā man tos pašus 1000 eiro vairāki, kas mēnesī ir kāds, kuram vajag dalīto maksājumu 3 reizes pa 333 eiro. Mēs visa mēneša griezumā varam izrēķināt, cik vidēji klients samaksāja mums uz priekšu naudu. Šajā piemērā saprotu, ka tur būtu nedaudz zem 1000, tie varētu būt kaut 900-800 eiro. Atkal, matemātika. Ja, Un tad šīs formulas ietvaros es saprotu to, ka klienti maksā naudu uzreiz uz priekšu, un ko tas nozīmē, viņi var atļauties to izdarīt. Un ja mani klienti to var atļauties izdarīt, tad iespējams viņi arī var atļauties arī vairāk maksāt. Iespējams ne visi klienti, bet varbūt man būs mazāk klienti, bet es pelnīšu to pašu naudu. Tāpēc, ko es varu izdarīt ar savu cenu? Ja es gribētu ne agresīvi iet, tad visticamākais mana cena šeit būtu 900 eiro,
un es liktu klāt vienkārši pa 300 eiro un testētu. Bet tāda formula, ko iemācīja mūs un ko mēs arī mācām saviem klientiem, ir tāda, ka pie šiem 900 eiro tu pieliec klāt 500, un tagad tava cena ir 1400 eiro. Un atkal turpini un skaties, kā būs. Un tad, kad atkal tu būsi virs šiem 60%, jā, tad šajos ciparos tad tu pieliksi vēl klāt 500 eiro un tavs pakalpojums maksās jau 1900 eiro. Lūk tā, viss ir diezgan vienkārši. Un ko noteikti nevajadzētu darīt? Tieši burtiski bija nesen konsultācija ar vienu mūsu klientu. Nevajadzētu vienkārši sākt samazināt cenu. Ja jūs redzat, ka jūs esat šeit, pēkšņi neviens nepērk, es atgriezīšos uz pašu sākumu uz 900 eiro. Tā gan nevajag, vienkārši vajag izvērtēt, vajag mēģināt saprast, kur tad bija problēma, kāpēc to neizdevās izdarīt. Nu tā, un noslēdzošā lieta, kur es izstāstīšu, ir, kā iekasēt vairāk tad naudas no klientiem, ar kuriem tu jau nu pat noslēgsi darījumu. Ja? Un kā izdarīt tā, lai viņi arī samaksā šo naudu. Ja? Un pirmais vienkāršākais veids, kā to izdarīt, ir vienkārši paprasīt un pateikt, klau, nu zin kā ir, lielākā daļa manu klientu maksā visu maksājumu uzreiz. Un tas ir palīdzējis jau mūsu esošiem klientiem ar šādu metodi iekasēt nevis pusi no maksājuma, bet visu maksājumu. Nākamā lieta, kas tev var palīdzēt, ir teikt nē atlaidēm. Un viens no interesantiem veidiem, ko es burtiski nesen redzēju, vienā Aleksa Hormozī video bija tāds. Cilvēks tev prasa atlaidi, saka, 1000 eiro, tu saki, pakalpojums maksā. Kā būtu, ja tu samaksātu 750 eiro? Kā būtu, ja tu samaksātu 1250 eiro? Es domāju, ka pēc tā sarunas par atlaidiem beigsies un cilvēks samaksās 1000 eiro. Vienkārši teikt nē atlaidēm, jo tāda ir pakalpojuma cena, jo tas ir bieži vien, kur cilvēks vienkārši paprasot, jūs iebraucat grāvī un šķiraties no savas potenciālās peļņas. Un noslēdzošā lieta ir papildus piedāvājums. Ja? Tad, ja kāds ir samaksājis, pieņemsim pusi no maksājuma vai trešo daļu no maksājuma un jūsu pakalpojumam, bišķi sāka tecēt flomīts, un jūs savu pakalpojumu varat pārdot, jūs varat papildināt kaut kā savu pakalpojumu, iedot kādu ekstra lietu jūsu klientam, tad vienmēr ir vērts pēc darījuma noslēgšanas piezvanīt un pateikt, hei, klau, varbūt tev ir iespēja samaksāt tomēr visu, un es tev varēšu iedot kaut ko papildus vēl, lai vienkārši tev būtu komfortablāk veikt šo maksājumu. Un ja tā nebija naudas lieta. Un visas šīs 3 lietas ir testētas, viņas strādā, izmanto arī savā biznesā, un ja tu esi pēc šī video sapratis, ka tev ir jāsāk pārdot un veidot tā kā lielos darījumus un slēgt lielos darījumus ar saviem klientiem, tad noteikti pielieto, izstāsti, kā šīs metodes strādā. Varbūt ir kāda lieta, ko es neizstāstīju, droši visu raksti komentāros un lai tev izdodās. Čau!